Tērvets maizes uzņēmums ir nepilni 3 gadi, kā sācis nodarboties ar maizes cepšanu, tīro rudzu maizi, kas ir raudzēta bez rauga. Tātad attiecīgi tiek taisīts plaucējums, ieraugs, abrakasīts, un no tā visa tiek uzraudzēta mīkla un malkas kurināmā krāsniņā tiek viss izcepts. Man ir 12 maižu šķirnes, tātad rudzu rupmaize klasiskā, standarta, un tātad vai nu rudzu sauckābā, klasiskā ar ķimenīti. No vienas vai no otras maizītes, tātad es kaut ko uztaisu citu. Ja rudzu rupmaize ir klasiskā, tātad es varu ielikt tur sēkliņas iekšā vai žāvētu ķiplociņu. Rudzu sauckābā, teiksim, dzērvenes kaltētās vai tāpat arī sēkliņas dažādi, tur ķirbi, saulspuķis, linsēklas. Tad ir uz baltmaizes bāzītes ir dažādas maizes karašiņa, tad ir kaltētiem saulē tomātiem, lauku baltmaize. Var izveidot daudz un dažādas maizes, tas ir brīva iztēle, galvenais atstrādāt receptūru, un lai tas sanāk un noturēt to kvalitāti savā līmenī. Cilvēki, lai ir apmierināti, kam es dodu degustēt maizīti, vienmēr ir atsevišķs trauciņš, kas man ir līdz. Katra maizīte ir piegriezta un to var nogaršot. Viņš zina, ko viņš var izvēlēties un ko viņš pērk. Veiksmes formula ir tev iekšā pašam. Tas ir tāds, kā tu pieeji, ar kādām domām tu to darbu dari, vai tu gribi to darīt, vai tu negribi to darīt. Un ar kādām domām, ar labām vai sliktām tu to dari. Tā ir tā veiksmes formula. Ja tu smaidīsi citam, tev smaidīs pretī. Gandarījums ir tas, kad es dzirdu no cilvēkiem, ka tomēr tā tērvetes maize ir līmenī pat labākā citreiz nekā lielražotājam. Tas man dod lielāku gandarījumu, arī spēku lielāku dod tālāk strādāt. Tērvetes maizīte arī piedāvā ekskursijas, pašiem izcept savu klaipiņu, katrs arī dabūna viņu uz mājām līdzi. Viņš pats ir izveidojis. Es tikai viņu izcepu un pasniedzu viņa izcepto klaipiņu izveidoto. Droši var sazināties ar maniem ar norādīto kontakttelefonu vai arī e-pastiņu. Tā kā droši mīļi aicināti, gaidīšu jūsu zvanus, e-pastiņas.